Esiet sveicināti 1S grāmatveidībā kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šoreiz mēs izskatīsim dažu pamatlīdzekļu notikumu atspoguļošanu programmu. Sāksim ar notikumu pamatlīdzekļu modernizācija. Pamatlīdzekļu modernizācija tā ir sākotnēji pieņemta funkcionēšanas normatīva radītāja izmaiņas veikšanai esošais pamatlīdzekļi, lai uzlabotu pamatlīdzekļa funkcionalitāti, efektivitāti un atbilstību mūsdienu prasību, kas ietekmē tā vērtības, amortizācijas un citu rādītāju izmaiņas. Pamatlīdzekļa modernizācija tiek atspoguļota uzskaite ar dokumentu PLNMA modernizācijā. Pirmais solis – reģistrēsim iekārtas aprīkojuma iegādi ar dokumentu, preču un pakalpojumu saņemšanas palīdzību. Augšēji izvēle pamatdarbība, preču un pakalpojumu saņemšana. Pievienojam jaunu dokumentu, ievādam dokumenta rekvizīti, mainam datumu, ja vajag. Un cilnē pakalpojumi un pārējais atspoguļosim tā iekārta iegādi. Pakalpojumus šajā gadījumā nav nepieciešams izvēlēties. Norādam uzskaites kontu un pēc noklusējuma tas būs 12,40. Ja paskatīsim kontu plāna, tas nozīmē pamatlīdzekļu izveidošanu nepabeigts celtniecības objektu izmaksas. Cena. PVN likme, PVN analītika, protams, arī piemērošana, ja tas nav norādīt pēc noklusējuma. Un pats galvenais subkontam izvēlējamies vajadzīgo no saraksta vai pievienojam katalogam būvprojekta celtniecības objekti jaunu ierakstu. Kataloga būvobjekti celtniecības objekta elementi, tās ir iepriekš noteiktas subkonta PL celtniecības modernizācijas objekta nozīmes, kas kontu plāna tiek piesaistīts kontam, kura tika uzskaitīts modernizācijas izmaksu summas. Mūsu gadījumā 12,40 mēs tos tikko skatījāmies kontu plānu. Veidojot jaunu celtniecības objektu, ir ievādīt tādu pašu jaunā objekta nosaukumu, kā pamatlīdzeklim, pēc kura tiek uzkrātas izmaksas. Tas atvieglos meklēšanu un paaugstinās analītiskas informācijas pārskatāmību. Grāmatojam dokumentu. Un nākamais solis – veidojam dokumentu pamatlīdzekļa nemateriāla aktīva modernizācija. To var atrast augšējā izvēlne PLNMA sadaļa, PLNMA modernizācija. Veidojam jaunu dokumentu. Norādam notikuma datumu. Jāatzīmē, ka līdz šim brīdim vajadzētu būt visam mēneša slēgšanam aizvērtam. Tātad līdz 30. aprīlim ieskaitot, jāizveido un jāizgramato visas mēneša slēgšanas. Izvēlējamies notikumu. Kataloga notikums. Noņemsim atlasi un skatīsim, kādas notikumi mums jau ir. Ja vajadzīga notikuma neredzam sarakstā, tātad veidojam jaunu ierakstu un pievienojam no sākuma notikuma veidu, nospiežot uz 3 punktiņam un izvēloties no sarakstā. Un vienkārši nokopēsim to uz nosaukumu. Izvēlējamies. Pēc noklusējuma modernizācijas veids vērtības palielināšana. Tālāk jānorāda objektu un
izvēlējamies no iepriekš izveidota objekta. Dokumenta tabulas daļa, cilnie pamatlīdzekļi nemateriālie aktīvi, jāpievieno informāciju par modernizējuma pamatlīdzekli. To mēs varam izdarīt vai izmantojot plusiņu, insert tastatūra vai ar pogu izvēles palīdzību. Izvēlējamies modernizējuma pamatlīdzekli. Poga aizpildīt PL sarakstam. Aizpildīs tabulas daļas rindas ar uzskaites datiem par liederīgas lietošanas termiņu, vērtību un amortizācijas summu uz dokumenta izveidošanas brīdi. Modernizācijas izmaksu summas tiek noteiktas cilne modernizācijas summu aprēķini. Modernizācijas izmaksu uzskaites kontu norādām 12.40. Modernizācijas izmaksu summa tiek noteiktas automatiski ar pogu aprēķināt summu, ja izmaksas uzskaiti tika izmantots viens uzskaites konts un viena subkonta PL celtniecības modernizācijas objekta nozīme, kas ieteicams, vai varētu norādīt kopsumma nepieciešama summu. Pogas sadalīt attiecīgi sadalīs modernizācijas summu vienādas daļas pa tabulas daļas rindam un tika atspoguļota koloniņa modernizācijas summa, kā arī palielinās pamatlīdzekļu vērtību koloniņa PL NMA atlikusi vērtība. Modernizācijas summas tabulas daļas rindas var koriģēt manuāli norādītas kopējas summas ietvaros. Veiktas amortizācijas rezultāta var pārskatīt arī pamatlīdzekļu eksploatācijas laiku, uzstādīt jaunus parametrus amortizācijas aprēķināšanai, kolonnas jauns izmantošanas termiņš, gada amortizācijas procents un paaugstinājuma koeficients tiek norādīti pamatlīdzekļu parametri, ievādam jaunu nozīmi kolonija jaunas izmantošanas termiņš. Iegramatojot dokumentu pamatlīdzekļu nemateriāla aktīvu modernizācija, veidojas kontījumi 12, mūsu gadījumā 20 pamatlīdzekļi un kredita puse 12.40 celtniecības objekti par modernizācijas summu. Kā arī notiek ieraksts attiecīgas reģistros, kas fiksē modernizācijas pamatlīdzekļa sākotnējas vērtības pieaugumu un liederīgas izmantošanas laika izmaiņas, ja te bija reģistrēti. Ziņas tiek izmantotas aprēķinot amortizāciju, sākot ar mēnesi, kas seka modernizācijas veikšanas mēnesim.